Jāuzstāda viss. Tā. Es ceru, ka mani redz, mani dzird. Es uz īstu brītiņu ienācu, kas saka, jo Ilgaca in kofils man ir tieši domāts, kur es rakstu savas atmiņas, savas pārdomas, savu viedokli par biznesu, par multilevel marketing sistēmu, par to, kāda ir bijusi mana pieredze. Un ne tikai, protams, arī nevienam jau nav noslēpums, ar ko es nodarbojos. Es, Ilgaca Inese Ilgaca, nodarbojos ar ekstra kompānijas produkcijas popularizēšanu, jo pagaidām es sanācu tā, ka gadu atpakaļ es pievienojos, es tiešām viņus testēju, es tiešām lietoju daudz, jo pēc manām domām, lai izplatītu produktus un arī piedāvātu otram kā biznesu, par produktu ir jāzina, ja? Un kā jau jūs ievērojāt, šogad augusta mēnesī man apritēja gads apritēja, kā es pastāstu par to, cik daudz es pat esmu izlietojis. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka ekstra kompānija bijusi ļoti dāsna un arī mums dod iespēju iegādāties pie katra pasūtījuma reklāmas produktus bez maksas. Un pēc tam vēl piegāde bez maksas no ļoti minimālas summas. Kāpēc skatos otrā telefonā? Jūs it kā uzrakstīju, es jau it kā uzrakstīju, bet, uzrakstīju esmu. Es ceru, ka man redz, mani dzird. Varbūt tās, kā parasti es brīnījos, kāpēc visi saka tos plusiņus, viss, bet tagad laikam es saprotu, jo neviens vēl nav ienācis. Jā, bet par cik es parasti saglabāju savas laivu, un tad es arī pastāstīšu. Esmu no lielās pakas jau izņēmusi, saņēmusi atkal jauno katalogu, arī cenu praisu saņēmusi, lai redzētu. Protams, tas ir eiro, mums uz fondiem ir jāpārēķina regulāri, bet vismaz man ir vieglāk strādāt, jo katalogā cenas nav. Līdz ar to es varu arī noteikt, cik ir kataloga cena pēc eiro. Nu, ko tad es esmu iegādājusies? Jā, vesels arsenāls. Nu, nevarēju noturēties. Biju nopelnījusi pati un nevarēju noturēties no jaunumiem. Tātad, bet vispirms es parādīšu, tā smuki iepakots man ir. Es visu laiku skatījos, man mazā provīti ir, bet es nolēmu arī iegādāties tādā maisiņā. Kas tas man ir? Tas man ir Bora vīriešu. It kā smaržas, ar rullīti, tātad 100% bez spirta, lietojamas uz ādas. Mums ir gan sievietēm, ekstra kompānijā, gan vīriešiem, kas saka, lietot tikai uz ādas, ja? Ar eļļām, ar 100% eļļām un smaržēlām. Man viņas ļoti patika un nolēmu pasūtīt, dēliņam tā, mazajam. Viņam pilnīgi pietiks pagaidām tāda, it kā 15 mg, ja nemaldos, bet viņam pietiks. Jā, rūgtenes, it kā liekas, ka tāds, ka varētu arī sievietēm patikt, kurām patīk rūgtenes saldās smaržas. Jā, patīkamas. Mēģināšu jaunākam dēlam nepatiks, vecākiem atdāvināšu. Tās es pasūtīju. Tad es vēl pasūtīju. Es gandrīz raudāt sāku, tāpēc, ka tā nav godīgi. Protams, es neatradu sarakstā savu trauku līdzeklīti ar zeltanumu, kas saka labelīti, es atradu tikai šo un pasūtīju, jo man vienmēr vienu vajag lieku rezervītē, jo viņš arī ir labs, ja, viņš smaržo ļoti patīkami, mazgāt traukus arī ļoti labi un spīdulais tas. Bet, mainoties dāvanu akcijām, no 16. augusta viņš ir dāvanās pieejams. Tagad jūs par katru pasūtījumu. Gada laikā pirmo reizi viņš ir dāvanā. Es nebiju pamanījusi, jo es regulāri sekoju līdzi, ka trauku līdzeklis beidzot bija arī dāvanā. Jā. Neko, es pirku par naudu, kā jau vienmēr. Protams, es piepirku klāt arī baņo, bez tā nevar, jo
man 1 litrs aizies, ja ne visi 2 litri aizies, zemītei tieši medicīnisko. Kāpēc? Tāpēc, ka medicīniskais tieši iesaka labāk, kaut gan otrs paņo it kā ir līdzīgs ar dziedu smaržu, bet šis te, es domāju, ka viņš vairāk arī, kā saka, ārstēs zemi, jo arī zeme slimo, zemē arī slimības un sēnītes, un viņš iznīcinās tās baktērijas. Man zemīte ir slima dārzā. Man ir viņa gan skāba, gan slima, jo šogad man uzmetās tomātu puves siltumnīcā, un es skatos arī, ka ārā šis un tas zemītē nav labi. Nu, es, ka pagājušajā gadā zemīti dabūju, ja es jau īsti nesapratu, kas tur darās, kas tur nedarās, un zemīte ne īpaši labi jūtas. Bet tagad par jaunumiem. Es nezinu, kāpēc jaunumus neatrodu katalogā, bildītes nav, es nezinu, varbūt neuzmanīgi skatījos. Varbūt man uzrakstiet komentārā, kurā lapas pusē ir šajā katalogā. Es it kā izpētīju, neatradu. Tad tagad lielīšos. Es nevarēju noturēties. Kaut gan tagad es sasmaržojos tā vīriešu smaržā. Jā, patīkamas. Īstenībā tās kaut ko man atgādina no ļoti, ļoti dārgām sērijām. Parasti vispār uz ielas jūt šīs te vīriešu smaržas. Jā. Lūk tā. Ļoti noturīgas, kā es no viņām vaļā tikšu. Vīriņi skaties live, un tad tu zini, kā es viņas dabūju. Nu, kas tas šeit ir? Es, godīgi sakot, esmu pārsteigta, kāda liela burka. Jā, tas ir jaunums. Es esmu ļoti pārsteigta, jo parasti tev ir tādi maziņi tilpumi, redzēt 150 mg, ja nemaldos. Jā, un tas ir dabīgs, tur pat kaut kas peld iekšā. Nezinu, varbūt man izliekas. Tur ir tādi kociņi klāt, ja? Un tas ir mājas aromāts. Nezinu, kas te teica, bet man ir bail taisīt vaļā, ka tu varētu kaut ko vēl salikt kādas konfetes, bet man netaisās tā viegli vaļā. Es neplēsīšu. Īstenībā te ir tukšums, un tad tiešām varētu samest pa to caurumiņu konfetes, un tad cilvēks var plēst droši vaļā. Un kā dāvanu. Man viņš nenāk tā nost. Nē, es neplēsīšu. Kā viņu sauca? Oi, aizmirsu. Kaut kas ar kaisli. Un tāds smuks. Tikai dzentiņš. Tātad. Nemaz nevajag. Tas viegls kābens tāds uz korķīts. Skābens. Bet iet pēc tam miņās ar kaut ko saldu. Es pēc tam ielikšu pie katra produktiņa fotogrāfiju un aprakstu. Garšo pēc kaut kāda, smaržo pēc liķiera. Jaunībā. Kaut kāds augļu vai. Es pēc tam aprakstu pielikšu. Godīgi sakot, es mazliet biju domājis savādāk. Es neesmu īpaši uz skābajām. Man atgādina skābu. Mums katram smaržos savādāk. Bet iespējams, tā, ka viņš izgaros mājās, būs pavisam cita smarža. Un šo te es noteikti turēšu lejā istabā. Ja nu vienīgi viņš nebūs labāks par to otru. Ai, te vēl pareizi jāuzliek. Tā nemaz nevar viņu, redziet? Viņam ir tur tāds mazs slīpumiņš. Nu, lūk tā. Es tagad uz citiem nepateikšu, kā viņu sauc, aprakstu, viss. Es tagad dalos ar emocijām. Un man, protams, vēl ir otrs, jo mums ir 2. Un tā kā es baidījos, tā kā mums jaunumus ļoti ātri izspēk, acu tuša tika izpirkt vienā rāvienā, atkal čatos raksts, skrieniet, pēciet acu tuša, Ines piesēž pie kompjutera, acu tušas nav. Nu, labi, ka man vēl ir mājās acu tuša. Es tādā badā neesmu. Man tagad ir otrs. Jā. Tāds pats, jā, tikai oranžs tagad. Arī kociņi. Iepakojums tāds pats. Meitenes teica, ka tu 1-2 kociņu vajag ielikt. Viņš ir ļoti, ļoti stiprs. Visus nevajag likt. Un tad pēc nedēļas atgriežam otrādi. Es domāju, jāsaskalo kāds putiņš. Jā, tas viss ir dabīgs uz eļļām. Uz eļļām atkal tāds pats, tāds koķīts pukš. Tagad man jāmēģina sasmažot. Un dīvaini tā smarža, man liekas, pēc
ābola skāba, nevis skāba, bet tā kā ābols ir sasalis un viņu atsaldē. Es nezinu, es laikam ar to boru esmu samaisījusi savu smaržu izjūtu šobrīd, ka tik tās vīriešu smaržas man te... Nē, man tas melnais labāk patīk. Nu, jānopērk, jānoprovē, ja jau es šī kompānijā strādāju, jo kā te es zināšu otram ieteikt un pastāstīt, un vismaz pie manis varēs atnākt un notestēt, kā saka, pasmaržot. Bet atkal, es pateikšu godīgi, noteikti tad, kad viņš sāks izgarot, būs pilnīgi cita smarža, jo māja pieņems, kas saka, mājas aura smaržas pat pārveidos, jo nevelti viena un tā pati smarža, katram cilvēkam uz ādas smaržo savādāk, ja? Un tas pats notiek arī mūsu mājās, ja mēs izliekam šādas lietas. Un kas šeit ir, var droši, ja? Nav jābaidās, ka izplatīsies ķīmiskie izgarojumi, ka kaitēs bronhiem, un tāpēc es arī viņus iegādājos, jo tos, kas ir veikalā tur pa lēto, nu, es kādu brīdi liku, pirmkārt viņi izgaroja jau pēc nedēļas, otrkārt es pamanīju, ka man dēlam ir ļoti liela alerģija atkal. Tāpēc man ir jāskatās, ko es nesu un lieku mājās, un tomēr mājai to smaržu vajaga, jo man ir 2 puiši mājās, viņi arī katrs ar savu smaržu, nu, un tad, lai vismaz tā sievišķīgā aura arī man pa vidu, jo man tas vīriešu akcents jau šeit pietiek. Jā, un es šobrīd nevaru pateikt. Šis man iepatikās labāk, godīgi pateikšu. Es ielikšu aprakstu, spriedīsiet paši. Man liekas, ka nemeldo šeit bija apelsīns. Un tagad es īsti nesaprotu, kurus man labāk patīk. Noteikti es viņus nemiksēšu, noteikti es likšu pa vienai. Noteikti es sākšu ar vienu. Nemiksēšu, jo kopā man liekas, ka viņas īsti nesaies pa visu māju. Lūk tā, nu tāds, bet nu kāds iepakojums. Un galvenais, ka naturāls produkts. Un ļoti skaista dāvana. Īstenībā ļoti skaista dāvana. Un nav kauns tādu pasniegt. Un mājās ir gan kā interjerā ļoti skaisti. Īstenībā var pat arī izdarīt tā. To ir parādīšu, kas man ienāca prātā. Jā, kad var uzlikt vāciņu atpakaļ. Bet vāciņš jāliek tiešām uzmanīgi. Jo tur tas leņķīns jāskatās. Jā. Un var pat turēt šādi kociņus, jā, un kā, es laikam tā rādu, vienīgais to labelīti, lai neredz, nu, šādi mājas interjerā kaut kur nolic, ļoti skaisti izskatās, jā, kas suvenīrs. Un pie reizes arī gaisotne, jo ko dara smaržas? Bieži vien cilvēki saka, nu man jau tās smaržas nevajag, jā, es esmu tur atradinājies, vai man nevajag, jā, ļoti daudz arī nelieto. Protams, ja tās smaržas ir dabīgas, viņas iesaka lietot, gan ja nav alerģija pret kādiem ziediem, vai kam, tāpēc, ka smaržas uzlabo tavu auru. Jā, viņas, es nemāku jums to pateikt, bet katrā gadījumā uzlabo garstāvokli. Jā, garstāvokli uzlabo. Tu pirmkārt izēj no mājas sadēt. Man, piemēram, ir bijuši tādas smaržas, nu, kuras man pacēla manu ego ļoti augstu. Es biju tik pārliecināta. Es pat nesaprotu, kas ar man notiek. Pilnīgi likās, ka es savu visu šo te būtību izmainu. Man šīs smaržīņas jau sen beigušās. Vēl tieši tādas es neesmu atradusi, kuras man tā, un viņas vienkārši man uzlādēja enerģiju, un viņas patika ļoti daudziem. Jā. Tā kā man būs nomazgājies šis te vīriešu smaržīņas, smaržošu vēlreiz, jo es šobrīd tikai palielījos un pastāstīju, kad man ir, ja kādam interesē, kas Lesterē dzīvo, gribas pasmažot, atnāciet, ir iespēja ar deguntiņu fiziski sajust. Nu, ko es par to saņēmu dāvanās? Tā kā tā nebija specakcija, tad arī pienāks katalogs bezmaksas, ja ir parastā dāvanu piedāvājums. Tad es paņēmu, man pienācās 3 dāvanas moringas tēju, kas ir kolosāli attīra ar olbaltumām, minerālu vielām, vitamīniem bagāta un otrkārt ļoti garšīga. Un cukuru nevajaga. Un ļoti garšīga tēņa un tiešām izskalo organismu. Un ja kādreiz ir gadījies paballēties, nu, par daudz, ticiet man, pat viena krūze palīdz. Pēc ballītēm iesaku attīra organismu aknas arī. Tad, protams, man dāvanā bija baņo ar puķītēm, ja šoreiz ar puķī ziedu smaržu. Loģiski,
bez viņa ne. Vienmēr viņš ej dāvanā tiek paņemts. Nu, trešo es izvēlējos, jo tās citas dāvanas man jau bija, vēl nav lietotas, izvēlējos dušas gēlu, kā smuki iepakots, ar priežu ekstraktu. Saka, ka ļoti laba ādai, ka ļoti dziedinoša, ir arī litrs iepakojums. Nu, jāizmēģina, tagad smaržosim, ja es jutīšu. O, šis gan ir labs. Tas ir īsta priede. Tad sajūt, ka es mežā esmu. Ja man, teiksim, ragānēļi, godīgi sakot, man nepatika. Jā, sveiki, es tev te laikam esmu papļāpājusi. Bet baigi smuki ar priežu tieši. Tāda sajūta, ka esmu priežu mežā. Tiešām smaržo pēc priežu mizas. Viņš ir dziedniecisks, jā, tas te šampūniņš. Viņu saņēmu dāvanā. Šampūniņš atvainojos, dušas gēliņš es saņēmu dāvanā. Un, kad viņš ir ļoti labs, ja rādā iekaisumiņi vai kas, jā. Jā, tā par cik man iepriekš vēl nebija neviens skatītājs, bet es nolēmu vienkārši ilgāk negaidīt. Arina, es paņēmu šos te, jā, jaunumus. Ja ir interese, var atbraukt, pasmaržot. Visi, kas dzīvo Lesterē, noteikti. Tas ir mājas atsvaidzinātājs. Uz dabīgajām eļām, eļas bāzes, jā, un 150 mg. Tad es iedomājos, cik ilgi ies kociņi klāt komplektā, kociņi klāt 4, bet vajagot 1 vai 2, ļoti spēcīgi esot. Pasmaržoju, jā, man šis te melnais labāk patīk. Kaut kur jau Versa grupā, man liekas, atsaukt grupā jau ir ielikts tieši sastāvs. Ielikšas arī savā, šodien varbūt ne rītā, šodien man jāiet marinēt, jā, un ielikšu arī sastāvu atsevišķi, lai jūs zinātu, bet tik smagi, kolosāli. Es negaidīju, ka viņš būs tik liels, tiešām ir vērts, ja patīk. Ja patīk māju atsveidzināt ar šādiem te smaržkociņiem. Nu, es, protams, iegādājos, jo man tas bija interesanti, un nāk Ziemassvētki un gribas mājai gan ne tikai iztīrīt, bet gribas, lai māja arī patīkam smaržot. Tad es vēl biju paņēmuši vīriešu smaržu provīti Bora, kura tagad man nosit visas smaržas. Viņš ir uz eļas, 100% eļa, jā, ar ulīti, tikai uz ādas un droši uz ādas, tātad nekaitīgi, bez hormoniem, kas, saka, uz vairogdziedzekļu neiedarbosies, un šausmīgs, spēcīgas Bora. Patīkamas vīriešu smaržas, bet tik ļoti spēcīgas. Jā. Nu, un tad es vēl biju trauku līdzekļu, kas tagad ir dāvanā, bet es par naudu kā vienmēr nopirku. Un vēl vienu baņo medicīnisko. Man dārzā jāiet. Man arī bumbierītei kaut kas ir, es nezinu, es gan, nu, kā saka, laistīju to kokteilīti, viss bija kārtībā. Bet tagad uz lapām tādi oranži kaut kas, un otras puses tā kā liekas, ka kāpuri kaut kādi. Riktīgi man ir jānosmidzināt kā bumbieri. Nu, lūk tā, un tā kā jaunajā katalogā es neatradu šos te savus jaunos produktiņus, ja, tāpēc es teicu, ja kāds atrod, man pasakat, lapas puses, varbūt es neuzmanīgi skatījos, bet varbūt tās šādā te cenu lapā, kas mums konsultantiem tiek dot klāt un pircējiem, ne tikai konsultantiem, varbūt viņā tur ir. Jā, tā kā tas bija mans mazais, kas saka, mazais stāsts par manu paciņu, kuru es biju pasūtījusi augusta sākumā. Man nebija laika viņu attaisīt, es tikai šodien attaisīju, jo man vīrs bija atvaļinājumā, man nebija laika, jo vīram bija jāvelt uzmanību. Vīram dārzai, Londonā es biju, kā jūs zinat. Nu, man paciņa nedēļa stāvēja mājās. Man jau tūlīt nākamā nāks, man klienti pasūtījuši pasūtījumus, un es tikai tagad viņu atpakoju. Nu, kādas būs atsauksmes par šiem te produktiņiem? Noteikti es stāstīšu pēc tam. Es gribu viņus sākt lietot kaut kur uz Ziemassvētkiem. Ja, nu, pirms novembrī, te, kad es iekārtošu māju, uz Ziemassvētkiem, ka mēs sākam kārtīgi iztīram, iekārtojam jau Ziemassvētku rotājums, un tad man arī to gaisotni gribēsies. Noteikti es šo sākšu, jo viņš man vairāk piemērots likās. Man liekas, ka te bija apelsīns klāt. Jā, es jau teicu, sarakstiņu aprakstu es pielikšu klāt, jā. Ja patīk tāds lietiņas, ir vērts iegādāties, ja nepatīk, tad papriecāties kopā ar manīm, jā. Tā kā šis bija jaunums, nē, es saku. Un acu tuša,
jaunums tiek ļoti ātri izpirkta, līdz mums viņa arī neatnāk, es viņu medīju, saku, ka ļoti labs jaunums esot, kad tiem, kam actiņām ir alerģija, neizraisa alerģiju. Jā, tā kā. Tā, šodien esmu arī TikTokā, Ines Ilgace 2 TikTokā ielikusi manas atsauksmes pār mājaskopšanas līdzekļiem gada aptauju. Arī šeit esmu ielikusi mazliet kaut ko un iešu tālāk strādāt. Tālāk es stāstīšu par kādiem līdzekļiem, tagad jāizdomā. Par matu kopšanas līdzekļiem pastāstīšu. Nākamie mani stāstīs par matu kopšanas līdzekļiem, par šampūniem, un pēc tam dušas gēles, ko esmu izlietojusi gada laikā. Tad nāks man aktīvās vielas, jo es biju ļoti smagi saslimus, kā mēs visi zinām, un kā viņas man piecēla kājās, un ka tagad es pat dancot varu. Nu, un tikai pēc tam būs par sejas kopšanu. Kāpēc tā? Pēc tam sapratīsiet. Turpiniet man sekot līdzi, un es esmu pateicīga meitenēm, kuras arī man seko līdzi kopā ar Ersagu. Un, ja ir kādi jautājumi, jautājiet, droši visu pastāstīšu, jo gads tomēr ir pieredze. Un šobrīd arī es jau sāku pievērsties mārketinga plānam vairāk, jo izskatās, ka tiešām šeit ir ne tikai labi produkti, bet arī labas iespējas cilvēkiem strādāt, gūt papildus peļņu, nodarboties ar to, kas patīk, un arī pēc mārketinga plāna sākt pelnīt. Ar jums bija kopā Ines Ilgace. Tā līdz nākošajai reizītei. Čau!